cik bieži ir sanācis tā, ka ejot pie zobārsta pajautā, kādas ir analīzes? Ir sanācis? Nekad. Jocīgi, vai ne? Ir kaut kāda problēma, vienalga vai pie ginekologa, vai pie ģimenes ārsta, un nozīmē izmeklējumus, vai ne? Un kāpēc zobārsts ir tāds izņēmums? Lielākā daļa jau domā, ka veselības zobus es varu dabūt, es viņus regulāri kopju. Jā, tieši tāda arī man bija pārliecība, kas iznāca no augstskolām. Kā tā, bet es taču tīri zobus, tu nevar iztīrīt zobus no tāda minerālu vielu deficīta, no trūkuma. Tāpēc, ka neskatās dziļāk. Mums vieglāk ir iedot kaut kādu tableti, lai tas bērns ir mierīgāks, uzlikt zīmodziņu, ka tur ir diagnoze un viss kārtībā. Iedziļināties sevi, un ja rezultāti nav tie, ko gribās, tad pamainīt to, ko daram, jo veselība sākas mutē. Sveicināti! Tu jau zini, ko es tev teikšu. Paldies, ka tu esi šeit ieradies, jo tas nozīmē, ka tu gribi pamosties. Paldies arī No Limit studijai par iespēju šeit veidot podcastu. Ja arī tev vajag skaņu, gaismu, kameru, sazinies ar mani, un es tev ieteikšu vislabāko piedāvājumu. Šodien mēs runāsim par mūsu zobu veselību, par to, kāpēc tik bieži mums ir karies, un par to, ka katrs mūsu zobs ir vienots ar mūsu ķermeni. Tas nav tikai estētikai vai smaidam, bet tā ir vesela vienota veselības sistēma. Un tieši tāpēc ar mani šodien viesos ir holistiskais zobārsts. Sveiki, Iveta! Sveiciens! Pastāstiet lūdzu, ar ko jūs nodarbojaties un kā jūs līdz tam nonācāt? Es esmu zobārste un strādāju jau 30 gadus. Un pēdējos 10 gadus man vairāk interesē holistiskā zobārstniecība. Kā es līdz tam nonācu? Ceļš bija pakāpenisks, un tā lielākā laikam virzība sākās tajā brīdī, kad man piedzima bērni. Un nonākot situācijā, kad bērns ir saslimis un tev piedāvā nemitīgi medikamentus, tu sāc domāt, vai tā kā, tas ir vienīgais iespējamais ceļš. Un šāda pieeja ir arī zobārstniecībā, ka tu skaties nevis tikai uz to, ka vajag salabot caurumu, kas ir izveidojies, bet man rodas jautājums, kāpēc šis caurums ir izveidojies un ko darīt, lai tas vairs tur neatkārtotos. Un ko darīt? Jāskatās tā vide. Tad kad es izvēlējos, kur es došos studēt, man bija divas domas, vai nu es iešu uz juristiem, tāds virziens, vai arī uz medicīnu. Tā kā es iestājos uzreiz mediķos, tad jurista karjera man tā kā neizdevās, taču, ko es no turienes esmu tā kā paņēmusi, man patīk tāds detektīva darbs, tāds izmeklētāja savā ziņā, un tad es uzvelku savu Sherlock Holmes cepuri un eju skatīties, kas tam cilvēkam tieši ir, jo tas nav tā, ka vienkārši caurumi no kurienes uzrodās un mistiski parādās. Vienmēr ir kaut kāds iemesls, un bieži vien cilvēki paši tos tā kā, neatrod, neredz. Un es ne tikai tā kā konkretizējot uz to vienu zobu skatos, bet tā kā paeju bišķiņ nost un apskatos, atzūmējos un paskatos to cilvēku visā veselumā. Tas ir tas holistiskais, viens vesels. Tu varbūt šeit varat pastāstīt, ar ko atšķirās klasiskā zobārstniecības pieeja no jūsu pieejas? Tātad man ir klasiska zobārsta apmācība. Es esmu mācījusies Latvijā un pabeigusi studijas Latvijā. Un klasiskā pieeja zobārstniecībā vispār ir diezgan tāda, vienkāršojot. Tas ir izurba, aizplombē un sūt uz kasi. Ļoti normāls modelis, mēs cīnamies tā kā ar sekām, un tas principā nekad nebeidzās. Izkāpjot no šī lauciņa, no šīs ērtās kastītes ārā, tad ir tā pieeja, kāpēc, un tad es skatos analīzes, jo, piemēram, cik bieži ir sanācis tā, ka ejot pie zobārsta pajautā, kādas ir analīzes. Ir sanācis? Nekad. Jocīgi, vai ne? Priekš, kam vajadzētu zobārstam analīzi zināt. Tas ir tikai kauls, kur salabot. Vai ne? Tieši tā, bet ja mēs saprotam, ka mēs ejam pie
ārsta, ja ir kaut kāda problēma, vienalga vai pie ginekologa, vai pie ģimenes ārsta, ja tev ir kaut kāda problēma, tev nozīmē izmeklējums, Jā. vai ne? Jā. Un kāpēc zobārsts ir tāds izņēmums? Grūti pateikt, kāpēc varbūt tas netika stāstīts kaut kas vairāk par to, ka tas tomēr nav kaut kas atsevišķs. Nu, lūk, un tad, kad es sāku tādas integratīvās, funkcionālās medicīnas apmācības zobārstniecībā, tad par šo es arī mācījos, un es iemācījos redzēt daudzas lietas, kuras ir grūti tagad neredzēt. Nu, piemēram. Piemēram, tas, ka ļoti daudzām sievietēm ir dzels deficīts, tāda anēmija. Un tam ir vistiešākais sakars arī ar to, ka bojājās zobi. Un, ja mamma grūtniecības laikā cīnās ar anēmiju, viņas bērniem visticamāk būs caurumi. Un tas būs tā, ka, ja iznāk jau tie piena zobiņi ātri ārā, un viņi jau sabrūk. Ka tā ir tāda saistība, jā. O, jā. Mhm. Un tu likās, kā tā, bet es taču tīri zobus. Tu nevari iztīrīt zobus no tāda minerāla vielu deficīta, no trūkuma. Mhm. Tev var būt ideāla zobu pasta, zobbirsta, viss pārējais, bet tā vide nav pareiza. Tev nav pareizā struktūra zobiem. Jā, bet lielākā daļa jau domā, ka veselīgus zobus es varu dabūt, es viņus regulāri kopju ar zobirstīti. Jā, tieši tāda arī man bija pārliecība, kas iznāca no augstskolām, ka jātīra zobi 2 reizes dienā, jādiegoja, regulāri jāiet pie higienistu un zobārstiem uz pārbaudu un viss, un būs. Un tad, kad tu sāc strādāt, un tu saproti, ka, reku, ir tas cilvēks, viņi cītīgi tīra, viņi nāk, un viņiem visu laiku ir caurumi. Mhm. Un tu domā, bet kas notiek? Un tagad jau ar šīm zināšanām, kas man ir, es saprotu, ka, piemēram, konkrēti viena jauna paciente, kas nāca pie manis regulāri, viņai bija ideālākā higiēna, un viņai ļoti bojājās šie zobi. Viņai bija liela pārslodze, viņa centīgi mācījās, viņai bija liela mācības slodze, tātad, tā visa smadzeņu enerģija prasa savu, plus viņa vēl ļoti daudz dejoja, tātad ļoti intensīvi, un netiek atjaunots tas minerālu vielu balans, un uzturvielu jautājums, ko viņa ēd. Mhm. Nu, un kas būtu jāēd cilvēkam, lai nebojātu zobus? No kā vajadzētu izvairīties? Varbūt tā Kā būtu vajadzētu vieglāk. izvairīties? Mums veikalu plauktos ir ļoti daudz kā tā, no kā vajadzētu izvairīties. Ja man prasa, kas ir jāēd, tad man patīk tādu salīdzinājumu. Es saku, kad iedomājies, un tad paņem savu vecmāmiņu līdz uz veikalu un var pirkt tos produktus, ko viņa atpazīst kā produkts, kas ir vesels. Mhm. Nevis tās paciņas, kur ir sastāvdaļas, nezinu, ar 25 rindiņām un tādā smalkā drukā, ka tur vajag lupu ņemt palīgā. Mhm. Nu, tā ir lielākā problēma, bet cilvēks jau nav retais lasa sastāvdaļas. Cilvēks akli uzticās. Viņš jau domā, ka, ko tad man kāds gribēs nodarīt ļaunu manai veselībai. Te ir tā lieta, vai tu tā kā esi aktīvs par savu veselību un tu interesējies, vai arī, tu kļūsti par tādu savā veidā sistēmas upuri. Mhm. Tie, kas taisa šīs garšīgās lietas, kuras kaut ko saliek iekšā, kas nav veselīgi, viņi jau nedomā par to, lai tu cilvēks būtu vesels. Viņi domā par to, kā nopelnīt. Un tas nav domzīme mana veselība. Starp citu, katru savu sarunu es iesāku ar vienu jautājumu, bet tur jums aizmirst par šo jautājumu, bet par cik mēs esam pieskārušies tieši šai tēmai, tad es uzdošu vienu jautājumu. Ko jūs šodien ēdāt? Kas bija brokastīs? Man brokastīs bija šodien no Gutfooda paņemta tā ļoda. Es biju uztaisījusi make-up tur blakus un tieši iegāju tur. Mhm. Un kas tur ir tēdienā? Tur ir viss kaut kas garšīgs. Bija lasis, bija lēcas, fermentēti dārzeņi. Mhm. Tā. Un kas bija brokastīs jums? Man brokastīs šodien bija lielopa maltā gaļa ar sviestu un citronu ūdens. Cik daudz? 600-700 grami aptuveni. Jā. Un kas klāt? Garšvielas? Sāls, jūras sāls. Tikai pipari? Nē. Ok. Labi.
Tagad par cik mēs esam šajā tēmā, redzēju, ka jums arī bija tāds ļoti labi izcelts stāsts par to, ka redzēt uz alkohola iepakojumiem, uz cigaretēm ir rakstīts par bīstamību vai ne, kaut kas, ka ietekmē veselību, bet tas nav rakstīts, piemēram, uz tiem pašiem kaut kādiem cukurotiem dzērieniem. Nē. Man ir viens foršs tas ieraksts, par kolām un fantām, tur, kur es esmu uzlikusi viņu nosaukumu vietās cauri zobus. Un tas tā kā, ko? Tas neizskatās labi, bet tieši tāds būs arī rezultāts. Nu, tā kā ir industrija, kas pelna naudu uz to, kā cilvēki tiek pieradināti pie tā, ka ir kaut kas garšīgs. Mēs savā ziņā trenējam tos saldos receptorus, uz mēles, kas mums ir, bet tur ir ļoti daudz citi arī. Mēs varam ēst arī sāļu, skābu, un mums ir dažādas tās garšas nepieciešamas, bet pat zobu pastās īstenībā tās garšas bieži vien ir tādas, kas ir saldenas tādas. Jā. Ļoti reti, kuras ir ar sāļu garšu. Ir arī tādas. Un trenējot teiksim, neapzināti vienu lietu, to pašu saldo, cilvēks viņas uztrenē, un tad prasās viņam arī to vairāk. Es kādu laiku biju lietojis ļoti īsu sastāvdaļu zopastu, viņš saucās Veleda, jūras sāls. Jā. Tur ir tas sāļumiņš klāt, un diezgan labs atsvaidzinošs arī tāds. Jā, Dr. Hauškarievam, man liekas, ir arī tā sāļais tāds variants. Viņš homeopātiskā aptiekā ir nopērkams. Jā, bet šobrīd, piemēram, es zopastu vispār nelietoju, es lietoju sodu, aktivētu ogli un kokosrieksteļu. Tur tas viss nav reizē, tur ir katrā dienā savs, tur, pieņemsim, tur vienā dienā ir viss kopā atkal, Nu tā, un ir arī tādas, teiksim, atpūtas dienas, kad es vienkārši ar birstīti iztīru zobus. Ko jūs domājat par tādu pieeju? Tas ir atkarīgs no uztura, un ja ir karnivorais uzturs, tad tur arī nav tāda ļoti daudz aplakumu, kas veidotos ap zobiem. Līdz ar to, why not? Tad kur ir tā lielākā problēma cilvēkiem ar kariesu vispār? Kas ir, vai kaut kāds informācijas trūkums, rakstura trūkums, vai klasiskās pieejas, kaut kāda nekompetence? Tur ir ļoti liela tie iemesli, kas izveido šo situāciju. Mutē tā kā nav tādas vienas taktikas, un jo ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda iemesla dēļ, vai kaut kādas alerģijas, vai kaut kas, viņiem ir mutes elpošana. Tad viņiem mute ir vaļā un mute izžūst. Tur ir tās baktērijas arī sāk veidoties. Sanāk tā, ja mums ir tāds smuks ezers, tur tas, kas tur dzīvo tajā ezerā iekšā, tas ir viens. Un ja mums ir tāds dīķis, kurā nav tāda svaiga ūdens pietece, tad tur ar laiku tas sasmok un tad tur, sāk kaut kas veidoties. Jā, tas ir kaut kas līdzīgs, jo mutei ir jābūt mitrai, lai tur ir siekals visu laiku, un ja mute ir vaļā, tas ir arī tiem citu, kas, piemēram, strādā pārdošanā, viņi visu dienu runā. Viņiem arī mute žūst. Un tāpēc tas ir tas faktors arī, kas ir jāņem vērā. Tur ir viena taktika, tur jāskatās, kas ir tas iemesls, kāpēc šī mute ir vaļā, vai tas ir tā alerģijas pēc, vai tas ir kaut kādu produktus nepanes, bet bieži vien tie cilvēki, viņiem viss kaut kas garšīgs, šo tur, viņi ēd visu, un viņi saka, man negribās tā kā kaut ko mainīt, Citiem ir tas, ka viņiem ir D vitamīns pamaz. Šobrīd, kad cilvēki daudz dzīvo, tā kā tādi siltumnīcas stādiņi ārā neiet, sēž iekšā, labi, var jau tās kapsulas arī dzert, tās D vitamīnu, bet... cik tas būs efektīvi? Jā. Kaut ko jau viņš iedos, bet ja mēs neejam ārā, ja mēs ēdam to, kas mums tā kā nav īsti paredzēts, tad tas ir tas rezultāts, ko mēs dabūnam. Man vienmēr patīk paskatīties uz mūsu senčiem vai vienkārši dabā, kas notiek. Mēs taču neredzam, ka vilkam ir izpūši zobi. Labi, varbūt mēs vienkārši neredzam to vilku, tāpēc, ka viņš ir miris, Varbūt viņš nomira jo pieņemsim pa lielam, ja dzīvniekam izkrīt zobi, tad viņš mirst pa lielam. Bet, tas dzīvnieks dabā ēd to, kas viņam ir bioloģiski paredzēts. Tāpēc jau tie zobi nepūst. Un līdz, ko mēs pieskaramies visai šai industrializētai pārtikai, tad sākās arī problēmas. Cik es saprotu, ka šie zobi vienkārši nav kaut kādi kauli,
kas mums palīdz kožļāt un kas ir mūsu smaidam, estētikai. Ka šie te zobi ir vienoti ar visu mūsu pāri organismu, ka viņi nav atdalīti. Jā, es vienmēr saku, ka zobi nav rotas lieta, ko nesāt somiņā, kaut gan, ja jau ir 3. komplekts, tad viņas reizēm var ielikt arī somiņā, jā. Bet zobi ir, jā, pie kaulu sistēmas, bet taču viņi ir ļoti, ļoti, tāds smalks mehānisms, tā ir saistīts arī ar mūsu nervu sistēmu, ja, piemēram, jēd kaut ko un, ko to ir salātlapu, un tur ir smilšu graudiņš. Var taču sajust uzreiz, vai ne? Un cik tas smilšu graudiņš ir liels? Un tāds, viņš nav milimetrs, ja? Viņš ir stipri mazāks. Tātad mūsu nervu sistēma uzreiz to visu uztver. Zobi palīdz mums arī stājai, balansam, jo tā ir tā horizontālā virsma arī, kas mums iedod stabilitāti, tātad pēdas, kā mēs stāvam, un arī tā mūsu zobu sistēma, jo sakodienas, kad zobiņi aiztaisās ciet, tas arī ir, rada to horizontālo virsmu. Un jo mums ir pareizāks sakodienas, jo mēs esam spēcīgāki. Ja mēs paskatāmies, piemēram, olimpiādēs, kaut kādās sacensībās, tie sportisti visi ar spēcīgi attīstītiem žokļiem, plati žokļi, viņiem ir laba deguna elpošana, tur nav neviens tāds, kas tur elpo mutu, tad knapi var pavilkties. Ja? Viņi izmanto visu savu ķermeņa potenciālu. Un tā tas strādā. Esmu dzirdējis no Ķīnas netradicionālās medicīnas, kas laikam gan ne šobrīd bija aktuāli, bet kādreiz tā laikam bija tāda senā medicīna, ka katrs zobs atbild par kaut kādu funkciju mūsu organismā. Ka, piemēram, tie paši gudrības zobi esot ļoti saistīti arī ar gremošanas traktu, vai kaut kas tāds ir dzirdēts. Jā, protams, tāpēc, ka tas ir tas... Tā holistiskā medicīna skatās tātad uz visu ķermeni kopumā, un ir interesanti arī tādi meridiāni, kas iet mums pa ķermeni, un kas ir saistīti arī ar zobiem. Un palasot katru zobu, tur var atrast to saistību, un man bija interesanti, ka viņi papētu, nav tā, ka es no galas visu atceros, tur, kurš zobs ar ko tur ir saistīts, bet man bija situācija, kad bija atnākusi viena klienta, viņa man rāda uz vienu zobu, viņai tur sāp, viņai kaut kāds diskomforts. Un es apskatos, es tam zobam pūšu virsū, es viņam paklapēju, vēl vis kaut kas sūdzību nebija. Tad pagaidi, es apskatīšos. Paskatījos tajā tabuliņā un skatos, ka šis zobs atbild arī par jostas daļas skriemeļiem. Es saku, un kas tev ir ar muguru ar jostas daļu? Saku, tev nav kaut kas? Viņa saka, jā, man tagad ir tieši tā kā aktīva tā diska trūce tajā daļā. Saku, lūdzu. Redz, kā es arī tagad iedomājos, man ir diska trūce no 19 gadu vecuma, un tagad es sāku domāt, vai zobs bija vainīgs, vai es tur kaut ko nolahojos. Kas to lai zin, tur var būt visādi, nav tikai tāds viens ceļš, jā. Jā, esmu diezgan daudz dzirdējis arī, kad raujot tos pašus gudrības zobus ēnā, kad cilvēkiem saka parādīties kaut kādas gremošanas trakta problēmas, ja viņiem jau bija problēmas, tad tas tikai vēl visu sāsina. Vai jūs esat pamanījis vēl ko tādu praksē? Tās situācijas ir dažādas, jo šobrīd... Visādi faktori, protams. Jā, jo patreiz ļoti daudz 8. zobus sūta raut ārā jauns cilvēks, kuri vēlas regulēt zobus. Es varbūt tās, nebūšu tāda patīkama un forša ortodontiem, Droši šeit drīkst. Tas būtu līdzīgi kā, ja es ieraugu kaut skaistu kurpi, un... man viņa gandrīz dara, bet tas mazais pirkstiņš tā kā lien ārā. Labi, griezīs nost, bet galvenais, lai to kurpīt smuku ozolu. Tas ir kaut kas tāds. Ja līdzi ir tu pašu gudrības zobu raušanu. Jā. Bet gadās situācijas, ka tie zobi vienkārši ir izauguši, nepareizi, un viņi spēj sabojāt arī blakus zobu. Un tad, protams, ir tiešām ļoti atšķirīgi ir jāizvērtē, jo nav tā, visus mēs nevaram iebāzt vienā maisā, un nekad nebūs viena tā situācija. Jā. Es saprotu, ka tie gudrības zobi, ka viņiem problēma izaugt tieši vietā, kur tiem ir jāizaug, ir žokļu problēmas. Bieži vien. Jā, tā tad atgriežamies pie uztura. Kāds šobrīd uzturs, piemēram, ir bērnu dārzā? Sūkts ar salmiņu visu. Apmēram, tur ir tā pati maltā gaļa vai kotletes. Tātad termiski apstrādāts ēdiens, kas nav jākošļā. Biezputra nav jākošļā. Salātiņi, gurķītes arī vēdz. Mūsu zobi to nav spējīgi sakošļāt,
ir, Mhm. bet ir pierasts, ka dod šādā veidā, kas ir tā kā ērti. Un, nu, tad arī tas no bērnības ir, un daudzi bērni pat vēlāk viņi neizvēlās kaut ko cietāku, jo tas nav ērti sakošļāt, bet tas būtu līdzīgi tā, ka, ja mēs gribam ļoti skaistu formu, tur, teiksim, vēderpresi, bet turpināt skatīties, kā treneris, teiksim, šo vēderpresi veido, bet pats neko nedara. Nu, tad neizmantot. Ja es gribu, lai man šie muskuļi strādā, nu, man viņus jāliek ir pie darba, un tas nozīmē košļāt cietu ēdienu. Vai tas būtu steiks, vai tas būtu, nezinu, šobrīd kolerābis, kas ir izaudzis Latvijā, vai burkāns, tas ir tas, kas ir ciets un kur ir jāpiepūl. Pie tam tas nebūs tā, kad iekošu 3 reizes pakošļā un arī nost. Tas ir tāds kārtīgs tāds vingrinājums. Jā. Es cik saprotu arī, nu, tas pats žoklis, kurš nav izveidojis, tas jau arī nav tikai estētikas jautājums. Ir tie paši zobi, var sākt augt šķībi, līdz ar to arī elpošanas problēmas. Un ja tev ir neattīsties galvaskaus, tas nav vienkārši tikai tas, ka tu tagad būsi neglītāks par citiem. Tas ir, tas ir veselības rādītājs. Jā. Es domāju, ka ļoti daudziem, kuriem šis te žoklis nav attīstījies, viņi noteikti arī ļoti slikti guļ. Viņiem kaut kādas elpošanas problēmas naktīs, iespējams tā pati krākšana un tā tālāk. Un arī ikdienā noteikti šī te mutes elpošana, kas ietekmē viņu enerģijas līmeņus kaut kādā veidā un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, nu, tā ir diezgan liela problēma. Jā, nu tas ir tāds domino kauliņa efekts. Tur sāc ar vienu, un tad tas aiziet stipri tālāk. Tur visam var tā kā vilkt jau tālāk. Es tieši šobrīd arī palaižu bērnu zobu veselības kursu, kuras par to vecākiem stāstu, kā izaudzināt bērnus bez cauriem zobiem. Jo cauruma nav norma, tas ir tāds ritīgs sos signāls. Un, ja, piemēram, ir tā pati mutes elpošana, zobi izauga šķībāki, un bieži vien ir tā, ka tad nevar vairs tik labi mēle tik tiem zobiem apkārt, lai novāktu ēdienu paliekas. Un, nu, tad veidojās vieglāk šie caurumi. Plus vēl arī tad izveidojās tas sakodiens, kas ir šaurāks, un tas nozīmē automātiski, ka elpceļi ir mazāki. Man bija vienā lekcijā, ko es kolēģiem lasīju, salīdzinājums elpceļiem vajadzētu būt nu, tādai dārza laistāmai šļūtenei, nu, normāli tāda izmēra. Bet šobrīd mūsdienās ir tāds kokteļu salmiņš. Un tad, ja mēs iedomājamies to skābekļa daudzumu, kas pa šo kokteļu salmiņu aiziet, vai pa to otru variantu, kas ir plašāks, tās ir divas dažādas lietas. Skaidrs, kā, piemēram, bērnu vecumā tā hiperaktivitāte vai uzmanības deficīta jautājumi, tas nav par diagnozēm, bet tas bieži vien ir par šauriem elpceļiem. Un to tā kā nemana. Nu, tāpēc, ka neskatās dziļāk. Mums vieglāk ir iedot kaut kādu tableti, lai tas bērns ir mierīgāks, uzlikt zīmodziņu, ka tur ir diagnoze un viss kārtībā. Mums ir tā kā ir salikts vietā. Kādas domas ir par breketēm? Zobu taisnošanu, vai tā ir problēmas risināšana vispār? Nu, nav, tāpēc, kad bieži vien, kad, nu labi, tagad ir arī parādās tā pieeja, ka plašina žokli, tas būtu pareizāk, un tad likt breketes, bet bieži vien ir tā, kad izrauj, un tad saliek vienā rindiņā, bet kas notiek, izraujot zobus, kuriem nav vietas, sanāk tā, ka mēs augšžokli, kur ir šie elpceļi, mēs atkal samazinām. Un viņi būs skaisti, būs ļoti smuks smaids un būs galvas sāpes. Ja? Un viss kaut kas smiega problēmas un tā tālāk. Tātad pa lielam garāža bija liela, tagad mēs uztaisījām mazāku ar šo te brekašu palīdzību. Nu jā, man patīk. Mašīnai vietas vairs nav garāžā. Jā, jo tur sanāk tā kā mēbeles ir tā kā 3 istabu dzīvoklī, jā, bet sanāca 2 istabu dzīvoklis. Tāds tā kā var knapi ierūmēties. Mēle arī. Mēlē vieta arī ir vajadzīga. O jā. Nu jā, tas ir par to pašu arī mutes elpošanu vai bieži vien vecāki paši piestrādā pie tā, nezinot, piemēram, knupi štepselē iekšā bērnam. Un burtiski nesen man viena meitenīte bija atvesta parādīt, viņai bija 8 gadi, viņai bija nepareizs sakodiens un
knupis viņiem bija līdz 5 gadiem. Jautājums, kāpēc? Nav tā, ka no tiem knupiem arī tie priekšzobi sāk veidoties uz priekšu šādi te, līdz ar to knupi? Pielāgojas, jā. Ķermenis izveido sakodienu tādu, kādas mums ir tās prasības. Tad šobrīd digitālais laikmets un šitā te bieži vien skatos, kādā tajā leņķī ir galvas noliektas, ja tas ir ārprāts. Un elpceļi jau arī ir sašaurināti tajā brīdī, viņi saliekt un vērti. Jā, un daudzas lietas, ko mēs darām, plus vēl tas, kad ārā neejam, nestaigājam, ļoti daudz nesporto, un tad vēl tās visas pārtikas alerģijas, kas ir no tā, kad ēd to, ko, tas, kas ir garšīgs. Jā. Bet man garšo. Jā, bet man garšo, vai ne? Apmēram tas nekas, ka tas jau tas nav saistīts. Jā. Man to neviens neteica, izaugs, jā. Bieži vien tieši tā, es saku, aiziet pie Lora, bet Lora teica, ka viss ir labi, izaugs bērns. Es saku, ok, izaugs, jā, ar garāku seju, ar tā tipisku adenoīdu seju, jā, izaugs, protams. Ar savām veselības problēmām. Jā, un tad varēs, saku, ejiet, tas ir krājot naudiņu, tad jau ortodontam laicīgi. Mums ir dažādas izvēles, ko darīt. Jā, bet tā kā man kāds cilvēks saka, ka man kāds čoms to saka, es viņam atļaujos pateikt pa taisno. Viņš saka, bet man garšo, tā baigā bomba. Es saku, 99% tā saka, ar ko tu atšķiries no visiem pārējiem. Tā kā visi ir uzsēdināti uz šiem te pārtikas produktiem, un visi saka, garšo, jā. Arī man garšo, bet esmu izvēlējies nebarot to sistēmu, un es izvēlējies barot savu ķermeni, nevis cīnīties pret viņu, nevis tikai to, kas man garšo. Un tur jau var aiziet tālāk ar visādās citās tēmās, kā sistēma ir uzbūvēta, kāpēc tas tā ir, un tā tālāk tās jau ir pavisam citas tēmas, bet vēl nenāca prātā, ko domājat par venīriem. Arī šobrīd ļoti populāri. Jā, teiksim tā, šobrīd ir tās tehnoloģiskās iespējas medicīnā fantastisks. Es tiešām priecājos par to, kad es dzīvoju šajā laikā un varu izdarīt visu kaut ko, jo es pabeidzu pagājušā gadsimtā, un tad tas bija mazliet savādāk, kāda venīri tad nebija. Bija tad kroņi un viss. Tā kā ir tādi materiāli, kur faktiski ļoti minimāli reizēm pat ir jāslīpē, un tas ir smuks veids, kā uzlabot to savu smaidu. Jautājums, kas tur notiek ar zobiem, tas ir cits jautājums, jā. Jo reizēm ir tās sakodiena, sakodiens ir tāds, ka tie zobi ir, tādi viens blakus otram, un tad tur jāslīpē daudz citiem zobiem. Tad tas jau vairs nav tik forši. Bet visi grib smaidīt. Visiem patīk smuks smaids. Izvēlamies. Es domāju, ka jāiedod vecākiem ir instrukcija, tad, kad bērns ir atnācis, ja gribat, lai uz bērnam ir skaists smaids, šis ir tas, kas ir jādara, šis ir tas, kas ir jāēd, ir obligāti jāzīd ar krūti, nevis ar kaut kādu formulu, jo formula jau arī, cik es saprotu, kad nav tas piesūciens kārtīgi, tā lai tas žoklis arī veidotos pēc tam. Pudelīti nospiež mēli uz leju. Ja mēle ir uz leju, tas nozīmē, ka pārņem vadību tad ārpuse, tad vaiga lūpa muskuļi, un viņi tā kā saspiež tos zobus, un tad reizēm izveidojās, ka tie zobi ir tā kā uz iekšpusi. Un ir tādas, tā kā baznīcā ienākot ir tās lielās gotiskās vēlves, arī mutē ir tā, ka tu paskaties, un tur augšā nemaz augstlējām nav vietas mēlē, jo, ir tāds. Jā. Tā kā, jā, tas būtu forši, ja vecākiem tā zināšanas būtu. Šobrīd, sakas par to stāstu, kurš ir gatavs to ņemt un darīt, tas ir cits jautājums, jo es zinu, ka man viena meitene teica, jā, es zinu, ka tas ir tā baigā vērtība, bet es saprotu, ka man tad būs kaut kas arī jādara. Ka man būs kaut kas ir jāmaina, ja, un ka tu tur teiksi, ka tas nav pareizi vai tas nav pareizi, un ka man būs tiešām jāveic izmaiņas, un cilvēki to daudzi, viņiem ir ērti dzīvot tā, kā viņiem ir. Bet un tad viņi, ja viņi neko nemaina, tad, rezultāts jau arī nemainīsies. Ja gribās citu rezultātu, ir kaut kas jāpamaina dzīvē. Jā, tādas, diemžēl, ir. Man arī pašam pieredzē ir bijis cilvēki, kas man seko,
Un ne gan viņi man to patiešo saku, bet, caur draugiem, jā. Viņi tur pasaka, jā, Pēterim, tur tādi visādi video baigi, viss forši, tur, jā, es atbalstu, piekrītu, bet es atsakoju. Es nevaru, es negribu tā dzīvot. Man tomēr garšo tā kūka un tas tur, es negribu to visu klausīties, jā. Man liekas, ka cilvēks bieži vien, man liekas, lielākoties, viņš sāk mainīties tikai tad, kad, ir pārāk traki jau. Tad, kad ir bedre, tad, kad ir baigās slimības, tad, kad varbūt ir nāves slieksnis, tad cilvēks sāk domāt. Kamēr nebūs pilnīga. Sapratu. Tikmēr arī neviens neko nedarīs. Tikai tad kustās, jā. Jā, bet, diemžēl, tā sistēma tā ir uzbūvēta. Tas pats arī, man nekas pret klasiskiem zobārstiem, bet pats personīgi neesmu apmeklējis ļoti ilgi jau, bet vienkārši paņemt un iztīrīt, piemēram, šo te zoba kanālu, ja tur ir, piemēram, sabojāts nervs, mēs viņu iztīram ar kaut kādām sintētiskām vielām arī noteikti, ja, un tad mēs viņu aiztaisām ciet, un tad tev vienkārši paliek miris zobs tavā mutē. Un cik es saprotu, arī tā, ka mēs aiztaisam šo te kanālu, arī ar tām iekļaujot šīs sintētiskās vielas, tur var veidoties kaut kādas strutas, kaut kāds jauns iekaisums. Piemēram, es redzēju kaut kāds rentgena uzņēmums, kur it kā tieši labots zobs, kurš ir iztīrīts, aiztaisīts ciet, bet te jau sāk kaut kādi veidojumi veidoties zem tā zoba, ka tur izstāsta tā kā būtu kaut kas izlījis un sacietējis jau. Un ka tas, pēc tam būtiski ietekmē arī kaut kādu cilvēku veselību. Piemēram, es nezinu, viņam tur ir, tās pašas, zarnu trakta problēmas. Izrādās, tas bija zoba dēļ. Salbojas zobu, zarnu trakta problēmas pazuda. Tā. Viss ir saistīts, jā, jo faktiski, kas notiek, ja ir jāņem nervs ārā un jātīr tie kanāli, tas ir tā pieeja mehāniskā, kas mums ir iemācīta, jo, ja cilvēkam sāp, skaidrs, ka viņš grib, lai viņam nesāp. Un, faktiski tas ir tas veids, kā zobārstniecība funkcionē. Izņemot nervu, sāpes pazūd. Kāpēc? Tāpēc, ka tas gabaliņš, kas iedod informāciju smadzenēm, viņa nav. Un tad tas viss tiek aizpildīts. Bet tie, kas atnāk pie manis ar kaut kādām hroniskām saslimšanām vai autoimūnām saslimšanām un ir šādi zobi, viņi saka, bet man nesāp. Es saku, tas ir jauki, ka nesāp. Apskatāmies, kas ir rengenā. Un vienai paziņai bija ļoti skaists tāds smuks priekšzobu tiltiņš uztaisīts, jo viņai bija laikam kaut kāda sporta trauma. Viens zobs bija izsis, bet tie pārējie bija ar tīrītiem kanāliem. Viņai bija problēmas ar vairogdziedzeļu. Uztaisot bildi, tur bija milzīgi procesi zem visiem tiem zobiem. Un tad ģimenes ārsts teica, nekas nav jādara, mums ir jānovēro. Un tas nevar būt no zobiem. Domāju, labi, zobi ir galvā. Tātad, ja mums visa limfātiskā sistēma šeit strādā kā attīrīšanās ceļš, tas mums viss savācās un iet šeit. Kā ir vairogdziedzeri. Vairogdziedzeris visu laiku dabū to, kas ir mutē. Tad, ja ir problēmas ar smaganām, ja ir problēmas ar caurumiem, ja ir problēmas ar vaļā muti un tas mikrobioms, nebūs labs, vairogdziedzeris arī to visu sajutīs un tad jau tur aiziet pa tālāk tie domino kauliņi, kā tas viss saregulējās. Tā kā visam, ko mēs darām, ir sekas. Skaidrs saka, man netraucē, es gribu ar ko, lai man būtu ar ko ēst. Ok, jā, tas var būt kā tāds pagaidu variants, bet visu laiku ir jāskatās. Tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem uztaisot rengenus nav nekādas izmaiņas un ir, kuriem veidojās, jo tā sapņu kanāla sistēma faktiski ir ļoti sarežģīta. Vienā zobā, ja mēs paskatāmies, tur mums ir tāds zobu iekšējais slānis, dentīns, un tur ir tāda dentīna kanāliņa. Ja mēs saliekam tos kanāliņus viens aiz otra, galā tur ir kilometriem tā teritorija, un tā ir tā aklā zona, ko neviens nevar iztīrīt zobārsts. Pat ar viskrutākajiem aparātiem. Mēs varam daļu, es nesaku, es netīrošu kanālus jau kaut kādu laiku, jo es tam neredzu jēgu. Ja cilvēks grib, viņš var iet pie speciālista, kas ar mikroskopu strādā, tā kā maksimāli labi, bet es vienmēr saku, tas vienmēr zobs būs aizdomīgo zobu sarakstā. Par to jūs tā kā nešaubaties. Viņš visu laiku jāpārbauda. Jo viņi saka, bet paliek tāds tumšs tas zobs, brūns. Es saku, jā. Es saku, jūs zināt, kāpēc?
Es saku, ja jūs, piemēram, vansistabā ilgi netīrat to vietu starp flīzītēm, kas tur paliek? Tā ir biofilma. Tieši tas pats ir arī zobos. Jo tur vairāk mūsu organismā aizsardzība netiek. Tur ir pildījums iekšā. Skaidrs, ka ļoti daudzi zobārsti to dara maksimāli kvalitīvi pēc savas tās sapratnes, bet ir šī otra puse, par ko ļoti maz runā. Un ļoti daudziem ir tā, ka arī pēc tās kanāla izņemšanas saka, man ir diskomforts, man ir migrēnas, man tur ir tās, man ir tās. Jāizvērtē riski un jāskatās. Un cilvēkam ir jāuzdod jautājumu. Jautājumu uzdošana ir labākais, kas var motivēt cilvēku. Jā, un tieši tas man arī noved šajā ceļā, jo es kad strādāju un es redzēju, ka kaut kādas lietas notiek un es neatradu atbildi šajā klasiskajā zobārstniecībā, tad es sapratu, kad jāiet kaut kur un jāmeklē tās atbildes. Vai tas nozīmē, ka jums ir kaut kāda empātija? Ja to pārējie visi arī nedara. Un tā kā retais jau pamostās, retais jau uzdod jautājumus. Un ļoti daudzi vienkārši paliek par simptomu ārstētājiem, teiksim tā. Zini kā, ja tev ir kaut kādas profesija, ļoti ērti justies zinošam. Tā kā, tu visu zini. Šinī te kastītē. Tev visi zināms, tā kā absolūti. Un tas rada ļoti lielu pārliecību. Kāpēc vēl jāmācās būt? Man ir tā, ka jo es vairāk mācos, jo es vairāk saprotu, ka pats tik daudz nezinu. Ak, vai? Mūžu mācēs. Tieši tā. Jā. Tāds arī ir. Visu laiku arī turpinu. Jo visu laiku ir kaut kādas nianses, ko, akal to es atkal nezinu, un tad arī mācīties klāt. Ja, tu taču parasti cilvēks, viņš jau labu gribēdams, arī tas pats ārsts, arī zobārsts, viņš samaksā brangas naudas. Jā, tas nav noteikti lēti šo visu izmācīties, tas aizņem vairākus gadus. Un tad pēc tam domāt, kad ir kaut kāda vēl cita pieeja, varētu būt, ka ir bijuši apgrūtinājums, vai arī kaut kāda neticība, bet man taču visu iemācīja. Man šeit, ka cilvēkam problēma, ka tā kā tas jau nekad nebeidzās, vienmēr jau ir kaut kādas alternatīvas, un varbūt man liekas, ka viens no pirmiem jautājumiem, vai šī tiešām ir vienīgā pieeja, jo varbūt, ka vienkārši šī vienīgā pieeja ir tā, kas ir šajā sistēmā ielikta, bet varbūt citur dara citādāk. Pieņemsim, citā pasaulē, citas planētas, tur varbūt dara citādāk. Kāpēc mums šī sistēma ir vienīgā? Kāpēc nevar būt citādāk? Līdz ko ir kaut kas citādāk, bieži vien to sauc par dezinformāciju, kaut arī tā ir pilnīgi iespējama ļoti laba alternatīva un iespējams vēl labāka, jo tas ir drauds standarta sistēmai. Tā, diemžēl ir, jā. Un man arī kolēģi reizēm satiekot tā, mūsu holistiskā zobārste, kā tad tev iet? Jūtama skaudība. Es nezinu, bet es sapratu, ka tāpatās, kāpēc ir jāizpatīgs vienkārši, ja man tas interesē, es eju un tur daru, un kad par to stāstu, tad izrādās, ka ļoti daudziem pacientiem tas atsaucās un viņiem tas interesē, un jo citur viņi saskārušies ar izsmieklu, ar tādu neticību, pastāstot savas problēmas, un es esmu empāts, bet tas nav dēļ empātijas, man vienkārši, man radās tie jautājumi, man bija interesanti, un es gāju, man bija detektīva prāts, jā. Tā kā, domāju, jāpaskatās, kā tur ir. Jo es arī visu nezinu, un reizēm uzdot kaut ko, es domāju, man jāpadomā. Es nevaru uzreiz visu izdomāt, es tādu dators. Tā jau ir tādās situācijas, man liekas, labāk atbildes padomāšu. Jo, ja cits uzreiz mēģina kaut ko izfunktērēt savā galvā, tad tas jau par kaut ko liecina. Bet par tā aprakstītajām problēmām arī es iedomājos, pieņemsim tādu pašu salīdzinājumu arī fizioterapijā. Arī vairākus gadus atpakaļ no viena fizioterapeita dzirdēju, ka nāca viena meitene, volejboliste ar sūdzību, ka īsti nav spēks uz to gremti vai uz servi. Kaut kur nav spēka, kaut kur kaut kas nestrādā. Un tas strādāja ar šo ķermeni, rezultāts nebija. Beigās izrādījās, ka piercings nabā bija vainīgs. Izņēma ārā piercingu no nabas, ieslēdzās sēžas muskuļi beidzot uz šo gremti un spēks parādījās. Super. Jā, un te ir, es domāju, tas pats arī ļoti labs salīdzinājums ir tieši arī par mūsu zobu veselību. Esmu dzirdējis, tas gan ir ļoti populāri Amerikā.
viss ir viesis, vēl viens Citā neaicināts. te ir iezagusies kādu laiku, nemirst nost maita tāda. Amerikā gan esmu dzirdējis, to nezinu, cik tas man ļoti izplatīts ir šeit. Vienkārši arī pats sāku uzdot jautājumus, kad es pēdējo reizi biju pie zobārsta. Man prasīja, ko izraujam gudrības zobus? Man tāds, man viņi ne šķībi, neko, kāpēc? Viņi visi ir kāpēc? Es saku, nē, paldies. Kāpēc? Nē, tas ir tā daļa no ārstēšanas plāna, kas ir kabinetam. Jā, vienkārši ņemam raujam ārā tāpat vien. Jā. Bet tas, ko es dzirdēju, ka Amerikā, kāpēc šādu praksi piedāvā, izrādās, viņi tad pēc tam tos gudrības zubus tirgojot. Un ka tur esot kaut kādas baigās nervu šūnas, ar kurām pēc tam laboratorijā var kaut ko tur veidot, izveidot jaunu un tā, un tur 10 000 tos zobi maksā, un vienkārši zobārs saņem procentu par to zobu pārdošanu. To es nezinu, bet 8. zobos jauniem cilvēkiem, kuriem vēl nav tās saknītes līdz galam noformējušās, izaugušas, viņiem ir cilmes šūnas. Un arī Latvijā sapcīt ir viens ārsts, zobārsts, kas pārstāda šos 8. zobus. Tam pašam cilvēkam, ja, piemēram, 6. zobs ir tur sabrucis, tur visi slikti. Šogad klausījos šo lekcijā, un tas bija tāds, super, un pie tam kanāli nav jātīra. Tas tā kā tāds... Tas sanāk tā kā bez maz jaunu zobu var ielikt? Savējo. Tātad, ja, piemēram, 6. zobs, kas ir pirmais tas lielais zobiņš, kas iznāk 6 gados mums ārā, attiecīgi viņš ātrāk var sabojāties pie kaut kādiem fantām, čipšiem un visām pārējām lietām un netik labu tīrīšanu. Tad, ja viņš ir sabrucis, tātad viens variants ir tā kā raut ārā likt implantu, bet ja šim cilvēkam ir 8. zobs, kuram vēl nav tās saknes noformējušās, ir iespējas to visu lietu pārstādīt, izraut to 6. un ielikt vietā 8. Tad sanāk, tas ir tā... Autotransplantācija. Bet konkrētā vecumā tas ir. Jā, tas tagad pieņems, mēs to nevarētu izdarīt. Jā. Nē. Tūlīt. Jā, tur jāskatās, tas vecums, jāskatās renginā, kādas ir tās saknes. Faktiski, pusauģiem 16, 17 noteikti vēl ap 20, tur ir jāskatās. Jā, tā kā Latvijā taisa arī foršas lietas, kas, tā kā tiešām tā medicīna iet uz priekšu, un tas tāds, wow. Vai dzirdēts, ka par zobu var izaudzēt no jauna pieaudzis cilvēks? Visādi brīnumi ir. Man klienta viena, viņai bija cik? 45 vai 50, viņai bija apakšā izrauts laikam 7. un tad viņa man viendien zvanīja, saka, klausies, viņa saka, es nezinu, man tā sāp žoklis, tur. Es nevaru saprast, kas tur ir. Viņa atbrauc un skatos, ka viņai tāda 45 gados, viņai sāca savu gudrības zobs, jo viņam līdz tam nebija vietas vienkārši. Un tad šie stāsti reizēm ir tā, kad vai ir kaut kāds zobs, kas ir virs skaita, parādās. Tas ir tas reālais, teiksim, izskaidrojums. Vai arī tādi, kas ir ilgi gulējuši kaulā, un tad viņš vienā brīdī pamodināts un tā kā, hello, nāc ārā. Tas ir tas reālais, bet šogad, man liekas, bija kaut kādi vairāki raksti par peptīdiem, kas tā kā izaudzēs zobus, kad viņus tur laboratorijā izmantojot, vai tur pelēm, vai kam tur žurkām bija izaudzēti. Varbūt var izaudzēt jautājums, ko tie peptīdi vēl iedarbinās, kādu ceļu, un es paskatījos, un tad var, tiksim, onkoloģija apasināties vēl vis kaut kas, jo tas nav tāds vienvirziena ceļš, ka dara tikai to, ko mēs tā kā gribam. Šīs molekulas ķermenī strādā, tā kā viņas strādā, un tad jautājums, vai mēs pastāstam tikai par tām labajām lietām, un noklusējam par tām citām. Viņi saka, tajā jums nebūs drīz darba. Es saku, protams, ka nebūs. Es saku, tā izskatās, ka mums nemaz nebūs darba. Tas, ko es esmu dzirdējis, protams, es neesmu, teiksim, tā izpētījis, lai to varētu kaut kā pierādīt, ka tas būtu pierādāms un tā tālāk. Bet 2 varianti, kā izaudzēt zobu pieaugušam cilvēkam. Pirmais variants – svaigs, nepasterizēts, kazas, piens ar jūras sāli kopā. Ja tu to regulāri lieto, tad tev izaug zobs. Teiksim tā, ja. Es gan nezinu, vai tā ir pateicis, bet viens čalis to stāst. Un viņš saka, kur man tur viens pazīstams arī, kurš man ir klients, un redz viņš izaudzē zobu. Ja. Labi.
To mēs varam padomāt, vai tā tiešām būtu, bet es saku, tajā pašā laikā nešaubos, jo mums ļoti daudz, kas ir, manuprāt, noslēpts, ka mums ir atrodams dabā, un bieži vien kaut kas pirms tās, ka izaudzēt zobu, mums tagad šeit absurds, tāpēc, ka mums ir teikts, mums ir piena zobi, tad ir īstie zobi, viss, pēc tam, tā tev vairs nav Tikai zobi. trešais tas variants, Jā, kas kad- rokas somiņā. Jā, bet kāpēc gan nevarētu būt citādāk? Jā, es zinu, ka vēsturiski ir bijuši gadījumi, ka tiešām cilvēkiem izaug šie te zobi, un viņi ir aprakstīti tā kā, kā anomālija, tā kā bez mazais cilvēkam tā ir bijusi. Bet, tā nav anomālija, un tas ir kaut kas aizmirsts, vai kaut kas noslēpts. Un otrs variants bija, kur viens zinātnieks ļoti pārliecinoši video intervijā stāstīja to, kad viņš atklāja frekvenci, kas izaudzē zobu cilvēkiem. Protams, ka šie te visi zinātnieki un pētnieki, kas ar visādām frekvencēm ir runājuši, vai nu viņi ir apklusināti ar lielām naudām, vai nu viņi ir mistiskos apstākļus pēkšņi izdomājuši uztaisīt pašnāvību. Tā kā... Frekvenču dēļ. Jā, ļoti daudz, kas, manuprāt, mums tiek slēpts. Es īstenībā, man kādreiz izkratīs kaut kādus zobus, un nedod Dievs, kas tur vēl jāuzsit, kaut kur vēl jāpasaka kaut kas, tad es gribētu būt tas, kurš mēģinātu parādīt to, ka mēs to varam izdarīt, bet, labāk jau, ka nē. Tas mēģināšu kazas piens baigā bomba ir, ēdīšu sāli karotēm, un tas skatīsimies. Man, starp citu, kaķis nolauza ilkni nesen, 9 mēnesīši. Es vēl tu pie tam redzēju. Viņš koda papīra rullī, viņam zobs ieķērās, tas skros, ka viņš kaut ko baigi laizās visu laiku. Es nepamanīju, ka viņš tieši nolauza zobu, bet viņš kaut kā baigi laizās dīvaini. Man likās, ka varbūt mazums pamežģīja nedaudz žokli, gan jau tūlīt pats ieliks vietā. Pēc 3 dienām skatos, joprojām laizās kaut kā dīvaini. Tas hops paskatos, zobs horizontāli. Nabaga kaķim, bet tagad... Tas bija piena? Nē, 9 mēnešos jau es saprotu, ka viss jau, baigi stulbi īstenībā. 9 mēnesīšu kaķim un jau ilknes viens vairāk nav. Bet, kaut kā ir tāds, es viņu labi baroju, man ir tāda maz cerība, gan jau kaut kas tur izaugs, gan jau kaut kas tur būs. Katru dienu viņam skatos, tur smērēju kaut kādu tinktūru, lai tur infekcija neveidojās arī. Jo es, protams, aizgāju pie stomatologs, pareizi bija, stomatologs. Tas, protams, ar pirkstu vienkārši izņēma to, viņš saka, tur operāciju vai blablabla. Jā, es neapšaubu, bet tad viņš man, operācija pēc nedēļas, tad viņš man iedod krēmu, kuru smērēt, lai neveidojas tā infekcija. Es viņam saku, kā, operācija pēc nedēļas, bet, ko darīt? Tā kā, ir kāds laiciņš jāgaida. Šodien man šo te krēmu, es lasu sastāvdaļu, tur rakstīts pirmā sastāvdaļa parafīns. Kas ir, burtisks naftas blakus produkts. Un man ir tāds, kaķim šitos nesmērēšu. Es aizbraucu homeopātisku aptieku, pajautāju, ko tur var darīt, un tad es kaut kā tur tinktūru dabūju, negluži kliņģerīšu, bet kaut kādu tur citu, un tad es to viņam tur smērēju, un skatos, kas to zobiņu notiek, pagaidām, kaķītim viss kārtībā. Zobiņš nabagam nolūza, bet ir tāda cerība, ka būs apakaļ. Bija interesants tāds eksperiments, tas gan bija pagājušā gadsimta, man liekas, 30. vai 40. gados tāds Pottingers, kas skatījās, kā kaķi reaģē uz dažādu uzturu, un vienai grupai viņš baroja tā kā subproduktus jālos un nepasterizēto pienu deva, un otrai grupai viņš deva visu termiski apstrādātu. Un tad bija interesanti, kā pa paaudzēm. Tātad tā pirmā grupa, kas dabūja termiski neapstrādāto, viņiem viss turpinājās labi, jo tur tā grupa bija, faktiski tādi miskatnieki savākti, kas ielas kaķi, kuriem ir visnotaļ laba veselība, un ja viņus labi baro, tad viss ir super. Un otra, tā grupa, kurai bija šis pasterizētais, apstrādātais ēdiens, viņiem ar katru paaudzi palika arvien sliktāk, zobu stāvoklis, kaulu stāvoklis palika tāds trauslāks, skeleta deformācijas sākās, šķībie zobi, un beigās bija tā, ka viņi nespēja vairs vairoties tālāk, piedzima vai nedzīvi tie mazuļi, un tad vajadzēja kaut kādas
vairākas paudzes, lai nu, 4, es zinu, šo eksperimentu, tas bija tāds rītīgi interesants. Jā, 4 paudzes, lai atgrieztos pie tā, kad galvaskauls atkal sāk veidoties normāli Jā. un visas pārējās Tātad funkcijas. ģenētika jau ir viena un tā pati šīm abām grupām, bet tas, kā uzturs ietekmē, nu, smukas paralēlas var savilkt, jā. Jo arī ir tāds zobārsts Weston Price, kurš par šo te visu runāja un ļoti interesanti. Jā, viņš tur ļoti labi novēroja dažādas tradicionālās civilizācijas arī. Jā, tā kā nekas jau jauns nav jāizgudro. Tiešām drīzāk mums ir jāapskatās uz atpakaļ to, kas ir, nu, sen aizmirsts. Jā. Un, jā, viņi gribās, un tiešām nav ritenis jauns jāizgudro. Vienkārši paskatīties atpakaļ. Es cik arī esmu redzējis, ka, pieņemsim tā, nu, ja mēs skatāmies, pieņemsim, meža cūka. Nu, meža cūka un cūka. Tas ir viens un tas pats dzīvnieks pa lielam. DNS ir, es saprotu, pilnīgi identiski, jā, meža cūkai un cūkai, bet atšķirās, kās meža cūka dzīvo mežā, parastā cūka ir industriāla. Un, ja tu to parasto cūku iespējams iemetīs atpakaļ mežā, pilnīgi iespējams viņa izaugs tās pašas spalvas un tie paši ilkņi, vai ne? Visi no tās mūsu vides. Arī tas pats Weston Price, arī viņa to pētījumu esmu skatījies, un tā kā viņš ir diezgan iespaidīgs pētījums, kas, manuprāt, neobligāti pierāda tā kā pilnīgi visu taisnību un visus faktorus, bet tas ir viens no populārākajiem pētījumiem, uz kuriem skatīties, kurus absolūti neapšaubu, bet arī rekur tās pašas civilizācijas, kuras dzīvoja pēc vecajiem principiem, tad, kad tās pārgāja uz vairāk uz procesētu ēdienu, nu, tad arī parādījās visas šīs te mūsu problēmas. Nu jā, un tas arī viss redzams mūsdienās. Jā, jo viņam arī bija tas, ka tas uzsvers, kā tajās, tiksim, kopienās, kur dzīvoja nošķirt un lietoja šo tradicionālo ēdienu, ja bija kādas jauns pāris, kas taisījās precēties, tad sievietes pirms kāzu periodā kārtīgi tā kā deva ēst tādu noteiktu ēdienu, kas ir ar taukiem bagāts, ar proteīniem bagāts, un tas bija ar domu tādu, lai šai sievietei pietiktu spēks, iznēsāt mazulī, viņu piedzemdēt un barot, ja, un tā, lai viņai pašai arī nebūtu tā, ka visi zobi izbirst ārā. Un šobrīd ir tas, jā, mīts, nu jā, man jau tur bērni, man jau zobus paņēma, ja, nu, man ir 3 bērni, man neviens tā kā neko nepaņēma, ja, es par to uzturu piedomāju, tā kā, jā, vienmēr ir interesanti paskatīties, nu, labi, ģenētika tā, bet kā mēs to, vai mēs to ģenētiku iedarbinam, ja, mēs, jā, šos faktorus skatāmies. Nu, ģenētika spēlē lomu, bet ne tik lielu lomu kā dzīvesveids. Jā, visi šie faktori, ko mēs izvēlamies darīt. Labi, ja mums ir skaidrs, ka klasiskā zobārstniecība, tu atnāc, atver savu muti, tev tur ierauga melnu zobu, tev viņu sāk labot, aiztaisa ciet, iedod tev varbūt kaut ko padzert pēc tam un visu dodies mājās vesels. Ar ko atšķirās tava pieeja? Ko praksē jūs lietojat? Kā pirms atnāk klients pie tevis, ar ko jūs sākat un tā tālāk? Nu, pirmkārt ir tā, ka es strādāju ne ar visiem, es strādāju ar klientiem, kas tā kā grib iedziļināties, jo bieži vien es viņiem prasu, lai viņi man parāda arī analīzes, nodod analīzes noteikti, lai es redzu, kā strādā viņiem gremošana, jo viens tas, ko viņi apēd, un nākamais ir tas, ko tas organisms spēja pārstrādāt un uzsūkt. Jo ļoti daudziem stresa ietekmē ir problēmas, viņiem vienkārši slikti tas viss uzsūcās, un tas atsaucās arī uz zobiem. Es viņiem prasu arī uzturu dienas grāmatu, skatos, ko viņi ēduši, cik daudz, cik tur ir kas iekšā, ja, cik viņi daudz dzer visus gāzētos dzērienus, kafijas un tā tālāk, cik viņi dzer ūdeni. Un es pētu šo te sadaļu, un daudz to negrib darīt. Un neko darīt, tad saku, manas durvis jums vienmēr ir atvērtas, tur ir izeja.
Jo, es nevaru klienta vietā izdarīt, es to nedarīšu. Es varu iedot informāciju, ja ir vēlme, to informāciju var paņemt un lietot. Jo ir tādi, kas arī saka, jā, to es zinu, to es zinu, to es zinu. Jā, tas man arī zināms. Saku, labi, un ko no visa šī tu dari? Neko, ja. Mēs esam tāda teorijā gudri. Nu jā, un teiksim, kā man vairāk atšķirās tā pieeja, es specializējos sudraba plombu izņemšanā, kas Tā arī ir tā problēma. ir tāda, jā, bet tā kā oficiāli vēl joprojām sudraba plombas drīkst likt. Ir pagarināts šis laiks, bija doma, ka ar šo gadu tā kā vairs nevarēs, bet patreiz ir, jā, šis termins atkal ir ievilkts. Jo īstenībā tas ļoti interesanti, jā, kad visas industrijas, kas strādā ar dzīvsudrabu, viņiem ir noteikti aizsarga pasākumi domāti, bet zobārstiem nē. Ko tad tas pats dzīvsudraba termometrs, kā mums ir mācīts, ja viņš nokrīt uz grīdas izšķīst, to bez mazliet tur jāizvācās ārā no mājas un jāizsauc attiecīgās iestādes, kas par to parūpējās. Tā kāds sakars kaut ko tādu zobos pārlikt. Es pats esmu redzējis video, kur paņem šo te mazo daļiņu dzīvsudrabu, kas it kā būtu iekšā cilvēka zobā, izolē tādā kastē, ieliek tajos cimdos un pieliek mērītāju klāt, un viņš vienkārši uzrāda kaut kādu mērījumu, ja? Iztvaiko dzīvsudrabs. Jā, un tā kā tas ir skaidrs, ka visu laiku viņš to, kamēr atrodas tavā mutē, viņš ir toksisks, viņš to kaut kā ietekmē tavu veselību. Kāds sakars? It's all about money. Tas lētāk nekā citu blombi taisīt, vai kā? Jā, viņas acīm redzot ir izmaksās ir lētāks, un viņš faktiski ir ļoti ērts pielietošanā, viņš ir izturīgs, un ļoti daudzi lieto. Es arī, protams, pēc augstskolas beigšanas es lietoju. Es gan atceros, ka es pasniedzējiem jautāju, saku, jā, bet kā tad tur ir, ka tās sastāvdaļas tur ir tas, un arī dzīvsudrabs, saku, tas nav tā kā kaitīgi. Teica, jā, tās vecās blombas, un tās bija ļoti sliktas, bet šīs jaunās tur ir uzlabotas sastāvs, var sakot, aizrunāja pilnas ausis, un studentiņš būdams, tad tu saproti, ka pasniedzējs jau zina labāk, vajadzētu zināt. Un tad jautājums vairāk neuzdevām, bet jā, šobrīd es diezgan daudz ar to arī palīdzu pacientiem, kuriem ir kaut kādas hroniskas jau saslimšanas, un tad es izmantoju adaptēt šo smart pieeju, kas ir Safe Mercury Amalgam Removal tehnika. Es biju dzirdējis arī, ka cilvēki, viņi pēkšņi dzird radio. Viņi neklausās radio, nekur tuvumā nekas nav, viņi sēž tukšā telpā, pēkšņi dzird radio, dziesmas skan. Un ka šis te dzīvsudrabs ir spējīgs uztvert kaut kāds radio viļņus. Un cilvēkiem, kuriem baigi blombēta mute ar dzīvsudrabu, ka viņi var ik pa laikam dzirdēt, piemēram, ka radio skan galvā. Turpat nav tikai dzīvsudrabs, tas ir vairāk par metāliem. Tātad, ja ir kaut kādas konstrukcijas metāla kroņi, jā, iespējams arī tās sudraba plombes, mums mutē rodās šīs mikrostrāvas, kas par to mums arī mācīja skolā, tikai tad mums stāstīja, kad nevajag likt, tad mums bija aktuāli zelta kroņi. Tātad, ja dažādus materiālus pieliek, veidojās tā saucamais galvānisms, orālais galvānisms, tātad tās ir mikrostrāvas mutē, kas ir absolūti normāla parādība, jo mutē ir siekalas, kas vada šos metāla ionus, un ir naivi cerēt, ka mums kāds materiāls mutē būs pilnīgi neitrāls. Jo skābi ietekmē tur tomēr notiek tāda mikrokorozija, un jā, var visādas izpausmes būt, jo citiem ir, kā man, piemēram, pēc traumas, man ir saskrūvēta potīte šobrīd, ja. Labi, man nav nekādas metāla konstrukcijas mutē, bet ja ir kaut kādi metāli mutē un ir vēl kaut kur ķermenī šādi metāla elementi, viņi savā starpā arī var šādu efektu iedot. Tas ir pavisam reāli, ļoti interesanti klausījos vienā konferencē bija traumatologs no Kanādas, viņš par šo ļoti daudz runāja, kad cilvēkiem arī ar breketēm un, teiksim, saskrūvētiem kauliem tā metāli nepārāk labi sadraudzējās un tur visādas problēmas. Un tā ir realitāte, vienkārši tas tāds, izklausās mazliet
varbūt jocīgi. Nē, nu, jebkurā Bet tam gadījumā, visam ir izskaidrojums. cik es saprotu, arī tas pats, ko te zini, ķirurģiskais titāns, jā. Tā kā viņš ir draudzīgs mūsu ķermenim, bet tomēr tas tāpat ir svešķermenis dienas beigās, un no ķermenis to var arī atgrūst, ja viņš tā grib. Nu, titānu nekad neliek 100%, viņš nav tikai titāns, tur ir vēl dažādi kaut kādi 5%, varētu būt dažādas citas metāli. Jautājums, vai viņiem tas ir jānorāda. Principā, ja tas ir līdz 5% nav jānorāda, kas tur ir iekšā, to mēs nezinām, varbūt tas ir komerc noslēpums. Un nepārbauda jau cilvēkus uz metāla alerģijām. Nu, ir testi šādi Vācijā, kur taisa, testē, pārbauda un var nočekot, vai, teiksim, kronīšu materiāls, kas ir mutēgots metāla keramikas un visādas tādas, arī uz implantiem var notestēt. Tur ir vesels saraksts. Par tiem pašiem dzīvsudraba plombēm, kādas izmanto alternatīvas, lai iztaisītu to zobu? Kāds materiāls tas ir? Es lietoju tādu keramisko kompozītu, kas ir bioloģiski saderīgāks, ir iespējams arī taisīt laboratorijā jau tādas keramiskās tās plombes. Tad ir jāskatās arī materiāla sastāvs, jo ļoti daudzi baltie materiāli satur bisfenolu un visādas citas garšīgas lietas, kas arī ietekmē. Tas ir tieši pie klasiskajiem zobārstiem. Man ir kaut kāds blombes, kas ir baltās. Es tikai nezinu, kas par materiālu tas ir. Tas jau ļoti sen ir bijis. Jā, tur es ticamāk, kad ir, un tad tur tās daļiņas arī, iedarbojās. Bet, kaut kas tur tajos caurumos jāliek, un tad katrs pēc savām zināšanām arī piemeklē šos materiālus. Nu, labi, tās baltās blombes jūs arī varat izņemt? Visu, ko var izņemt, vienīgi jāsaprot to, ka zobs par to nevienmēr priecājās, ka viņam 25 reizes maina plombi, ja? Labi, tas ir pārspīlējumi, bet principā, ja viņš, 6 gados ir sabojājies, un tad ir salabots, tā ir viena plombe, pusaudžu vecumam izejot cauri, tad noteikti vēl vienreiz jānomaina, jo noteikti higiēna klibos, tad ir kaut kādi 17 gadi. 10 gadi vidēji, 11 gadi viņi turās, cik dzīves laikā tiek nomainīta šī plomba. Vienkārši tāpat tā surpt ārā, tur ir riski jāizvērtē. Man patīk tāda vairāk tāda saudzīgāka, ja teiksim tā plomba kalpo, lai viņa dzīvo, tad, kad viņa būs nokalpojusi, tad mainām. Nevis tā tagad principiāli ņemam visu surbjam ārā. Tas arī tā. Nav vajadzīgi. Jā. Ja nav kaut kādu tādu tiešām redzamu problēmu. Ja ir, tad jāskatās. Vēl, piemēram, atnāk klients pie jums, viņš atnāk uz savām analīzēm, viņš parāda savu zobu veselību, un tur, piemēram, ir vienkārši zobs ar mazu melnu punktiņu. Kas ir jādara? Es taisu rentgenus, skatos, kā tas viss izskatās, jo citreiz mazs melns punktiņš zobā, ko es redzu, rentgenā jau tur ir liels smuks bojājums. Tad tas jau bija tā kā jādara iepriekš kaut kad, lai kaut ko profilaktisku. Tā kā īstenībā, baigi skatāmies, kā ar kuru jādara, jo citiem ir tā, ka ja ir pavisam viņš melns un tur nav redzams bojājums, bieži vien viņas var novērot šos caurumus. Ja ir laba vide, viņš ir tāds virspusējs, viņš ir apstājies tas caurums. Nav visu caurumu jaura, bet ja es redzu, ka viņš ir aktīvs, ka viņā jau var tā kā ieķerties un rentgenā arī ir redzams, ka tur ir tas bojājums un higiēna klibo, neuzlabosies tur nekas tāpat tās, tad es ticamāk, kad ir jālabo. Man ir tieši mazs tāds melns caurumiņš, sanāk 6. zobs apakšā. Laikam, viņš man parādījās tur kaut kāds gadus 6 atpakaļ. Viņš vispār nav mainījies, tā absolūti. Es neapšaubu, ka tur kaut kas iekšā ir, tā kā rentgenā tur gan jau noteikti kaut ko redzētu, bet, apskatīt tur vajadzētu, bet es gadu 6 neesmu bijis pie zobārsta. Es biju 3 gadu atpakaļ pie zobu higiēnista. Jā, tur man meitene teica, ka priekš maniem gadiem man ļoti labi zobi izskatās, tā kā, protams, viss iztīrīja un tā tālāk, bet tur viņa teica, nekur viens mazs melns caurumiņš ir, vajadzētu aiziet. Es, protams, negluži baidos, bet es negribu iet, es zinu, ka tā nav jēga, bet redz, tagad uzzināju, ka esat jūs.
holistisks zobārs, kas, manuprāt, ir ļoti izcili. Un vai ir vēl vispār kaut kādi, vai ir vēl kas ar to nodarbojas Latvijā? Nu, Nav jāsauc vārdu jā. uzvārdu, bet vai ir? Vai ir tādi cilvēki vēl, kas Tie, nodarbojas ar kas holistisku sevi tā kā zobārstniecību? reklamē īsti kā holistiskas pieejas, kaut kur man kādi klienti ir teikuši, bet tā es nevienu nezinu. Nu, tad jūs varētu būt vienīgā, jā. Pionieris. Nu, es esmu laikam pionieris, jā, iznāca no skapja. Jo man likās, jā, ka, tas ir tāds tik interesanti un neviens par to nerunā, un jā, un tā radās man Instagrams, kur apnīkot stāstot visu laiku vienu un to pašu, es sapratu, nē, jāuztais ieraksts, lai var aizsūtīt, palasat tur. Bet pie jums nāk bērni ļoti daudz arī, es saprotu. Nē, es vairāk bērnus tā kā konsultēju drīzāk attālināti. Kā attālināti, es viņus apskatos, protams, bet ļoti daudz lietas var izdarīt vecāki, mainot lietas savā dzīvesveidā. Un man nav obligāti jābūt tam, kas salabo. Un ar cilvēku ir kādas tās biežākās problēmas, ar ko viņi pie jums vēršās, kas kaut kāda vidējā problēma, tāds kopums, par ko cilvēku visvairāk sūdzās un varbūt ko viņi visvairāk nesaprot no tā visa vispār? Pirmais ir laikam bērnu zobu tā veselība, jo ļoti daudzi vecāki tad saskarās to, ka bērniem bojājas zobi. Viņi it kā tīri, it kā visu labi dara, bet caurumi ir, piemēram, viena forša meitenīte 5 gadi viņai caurumu nebija, mamma centīgi bija barojusi ar krūtī, cik līdz 2 gadiem laikam sakodiens foršs, bet tur bija citi faktori, kas tur bija stress un pārvākšanās un jauns bērniņš, cits ienāca ģimenē, tā kā viņai vairs nebija tāda uzmanība, un 14 caurumi. Un, jā, pateica, ka narkozē jālabo, rēķins 3000. Jā, un tad ejot tam cauri, tad mēs skatāmies, kas ir lietas, kas ir jāmaina, kas ir bijis varbūt netik ļoti pareizi, un to var pamainīt. Tas ir viens. Otrs ir ļoti daudzi nāk ar tām sudraba bet, uzzinot, man tā pieeja tāda, ka es vienkārši nepierakstu uzreiz uz procedūru, ka es gribu sakārtot, jo zobārsts vienmēr ir gatavs izņemt sudraba plombi. Jautājums, vai pacienta organisms ir gatavs šādai procedūrai, jo, piemēram, sieviete, kas taisās ieņemt mazuli, nebūs mērķa auditorija. Sieviete grūtniece arī nedrīkst mainīt, arī zīdošai mammai nedrīkst. Ja, tā kā šī kategorija uzreiz tā kā... Tas liekas stress. Jā. Nevis liekas stress, bet tas dzīvessudrabs nonāks arī bērniņam. Un viņš ietekmē arī dzimumu šūnu kvalitāti. Tad tieši ņemšanas laikā tur vēl ir kaut kāds process, kas vēl nonāk organismā. Jā, jo izolēt 100% mēs tāpat visu nevaram ar visiem drošības pasākumiem. Tā kā un tā kā daļa, kas nāk ar dažādām autoimūnām saslimšanām, hroniskām saslimšanām, un tad viņi tā kā mēģina salikt to savu bildi kopā. Ja klasiskie zobārsti pieietu pacientam holistiski, vai pasaule būtu skaistāka vieta? Būtu tāda empātiskāka un foršāka, jā. Jo skaistāk jau mēs padaram to pasauli zobārsti. Ja tos smaidus mēs taisam smukākus, jautājums, cik tas ir veselīgi. Jo tas Turcijas balto zobu smaids man neliecina neko par veselību. Man vispār kaut kā cilvēki, kas ieliek venīrus un kas skatos viņiem, man šķiet pārāk balti tie zobi. Tā kā man kaut kā liekas, pārāk mākslīgi, jo, kas skar uz to cilvēku un ir tāds reverss nedaudz, kaut kas bišķi dīvaini ir tajā smaidā. Vai dabā vispār cilvēkam ir jābūt, vai vispār ir tik perfekti balti zobi dabā cilvēkam? Ir tā, ka mums reizēm ir tas vizuālais efekts, ja mēs esam vasarā nosauļojušies, smuki brūni, uzreiz izceļās, izskatās, ja, kad ir balti, skaisti zobi, pat ja viņi nav pārāk krāsu mainījuši, jā. Bet jā, šie super baltie zobi, tā ir
katram, nezinu, patīk citas lietas, un mēs neesam visi vienādi, bet, man klientiem nav šie, respektīvi, es nepiedāvāju šos, poda baltuma, zobus, tas nebūs pie manis īsti. Man patīk tāds dabiskākas krāsas. Bet, vai zobi ir dabiski nedaudz dzeltenīgi? Vai viņam jābūt baltiem? Ne, viņi atšķirās no ūdens, no minerālu vielām, viņiem ir dažāds, jā, un tas arī ģenētiski, teiksim, pārmantojās, ja bieži vien jau saka, mammas zobi vai tur tēta zobi, jā, tā kā viņi ir, tā ģenētika arī nosaka, tā kā, viņiem ir jābūt nedaudz dzeltenīgākiem. Ja mēs pieņemsim, labi, mēs to gan jau grūti ir pateikt, tur kaut ko var pateikt pēc arheoloģiskiem izrakumiem, mēs iesim 12,000 gadu atpakaļ, kad agrikultūra vēl nebija, kad cilvēks bija mednieks vācējs, nebija piesārņots gaiss, viss bija perfekti, elektrības nebija, avota ūdens, pilns ar minerāliem, gaļa, bizonis, dzeram asinis, dzeram pienu, kādam tam zobam tad ir jābūt? Tuvāk baltam vai tuvāk dzeltenam? Labs jautājums. Šos zobus mēs varam apskatīt muzejos, un tur jau viņi ir dabiski nodzeltējuši. Bet, faktiski, no uztura un no ūdens ir ļoti atkarīgs, jā, tas minerālu vielu daudzums, kas ir zobā, un tad arī rodās, vai viņš ir gaišāks, vai viņš ir tāds celtenīgāks vai caurspīdīgāks. Man bija viena kliente, kura mainīja uzturu, viņi kaut laiku dzīvoja Šveicē, un viņi atbrauc, viņai bija baltāki zobi. Kaut kādu pusgadu vai gadu viņi tur dzīvoja, un reāli bija tā, ka, izskata ziņā pamainījās. Savukārt viena aizbraucot, mācoties Igaunijā, viņa ritīgi tad dzelteni palika, jo tas ūdens tur atkal bija nepārāk kvalitatīvs. Tā kā tas ietekmē tās nianses. Jā, es biju 2 gadu atpakaļ Krētā uz mēnesi. Tur es ne tikai nosauļoju, protams, bet arī es ievēroju, ka būtiski zobi baltāki palika. Atbrauc atpakaļ uz Latviju un atpakaļ pie vecajiem zobiem. Jā. Bet, varbūt tur ir varbūt ūdens labāks. Un tas, ko es vēl darīju neierast Latvijai, es vairākas reizes dienā dzēru ūdeni kopā ar Himalajas sāli un citronu. Minerāli, jā. Jā. Kāds 3 glāzes dienā tur vismaz katru dienu es izdzēru. Varbūt tas varbūt palīdzēja. Jā, mēs varam katrs individuālos eksperimentus taisīt, paskatoties, kā tas ūdeni, ko mēs dzeram, ietekmē. Jo, piemēram, Jūrmalā arī, manuprāt, ir tas dzels ļoti daudz, ka tur viņi saka, pat es kādreiz strādāju tur, un tur bija izlietas celtenes. Tad zini, ka tu nevari baltas drēbes vienkārši mazgāt veļas mašīnā, viņas būs jau pēc pirmās reizes dzeltenes. Tur tu nedabūsi baltas zobus, tā kā nav iespējams. Un bija arī viens brīdis, kad es dzēru daudz tējas, un tad man dzelteni zobi palika. Kāda paliek krūzīt, ja mēs tur tējas pats viņu atstājam? Jā, tur arī tas nosēdums. Jā, brūns dzeltens paliek, jā. Un tas, ko es mainīju, es, protams, pārtaucu to tēju arī dzer pirmkārt, bet ne jau tajā bija problēma, bet es saprotu, ka var vienkārši dzert šo šķidrumu, piemēram, caur salmiņu. Jā, ka tas ir labs veids, kā... Tas mazina arī, jā, to ietekmi uz zobiem, protams, nebūs tik krāsaini, bet, kā ieteikums ir viens otrs, kurš dzer to kafiju vai citas lietas caur salmiņu, jā. Es tagad dzeru caur salmiņu visu, man tā iepatikās. Jā. Es dzeru citronu ūdeni, citronu ūdens var arī, cik es saprotu, tā var ietekmēt kaut kādu tur krāsu vai ne zobam vai vispār vidi. Un tad es dzeru caur salmiņu, man patīk un iepatikās. Jā. Kad retu reizi iedzeru tēju, tad arī dzeru caur salmiņu. Lifehacks. Jā. Šādu lifehacku es arī dzirdējis no citu zobārsta Amerikā, kas teica, ja tev patīk dzert kokteili, un tu negribi sabojāt zobus, tad dzer caur salmiņu. Jā, kas strādā. Jā. Reku bijām pieskārušies mūsu senajiem senčiem, tev te ir galvaskauss. Jā. Vai tu vari kaut ko nodemonstrēt, ar šo parādīt? Šeit tādas, viņš, protams, nav īsts, tas ir plastmasas, jā, bet šeit ir smukas proporcijas, ka tas žoklītis ir simetrisks, tā, kad ir vieta visiem, šeit ir smukas... Rādi šito pusu. Šups, jā. Tā tad ir skaisti simetrisks, seja nav tāda garaniskā un ir visiem zobiem vietiņa.
Un šim modelim nav nepieciešama zobu regulēšana. Viņam viss ir labi un skaistas augstlejas, kuras ir mēli izveidojusi, piestrādājot pareizi. Tā kā, Šis ir agrīnais mednieks vācējs? apmēram, jā, tāds. Nezinu tikai, kur viņš tur dzīvoja, bet jā, no Ķīnas ir atbraucis. Jā, arī par to pašu mēli runājot vispār, mēlē jābūt ir augšā, piesūktē pie paletes. Pie augslējām, jā. Jā, bet es to uzzināju 3 gadu atpakaļ. Un es līdz šai dienai trenēju to mēli. Tā kā man viņa tur turās labi, bet es gribētu iemācīties tā, ka man aktīvi viņa arī tur turās. Jāpiestrādā tāpat kā pie presītes. Jā, tā kā Gribēt mēs varam. pirmo brīdi, kad es sāku viņu trenēt, es saprotu, cik tas īstenībā baigi grūti. Un tur jau tev dažreiz ir jāpiedomā arī. Tu tagad esi ikdienas skriešanā, tad jau tu nejūti tā mēle atkal noslīd lejā. Bet man jau klasiski tā mēle līdz pirms tiem 3 gadiem bija vienkārši, ka viņi pieskarās. Mēles gals augšā virs zobiem un viss pārējais ir lejā. Un es sapratu, ka tā ir baigā problēma. Piemēram, pat tur, es zinu, hodā tur pēc Ķīnas tur spiritualitātes likumiem pat ir, ja tu esi tur to mēli nolicis šādi tas smuki augšā, ka tu esi atvēris ar visu savus čakras tur, un tad tu esi tur tāds spirituālāks cilvēks. Uzreiz man tāds, man šo vajag. Man vajag to mēli augšā nolikt. Skaties, reku, te ir galvaskausā, es nezinu, cik tur labi varēs redzēt, bet šeit ir tā kā, te ir galvaskausā tādas atverītes, kur mums nervu galiņi tā kā iznāk ārā. Tur ir kur parasti visiem tas mēles galiņš arī turās. Tur, kur mēs sakam N. Jā, un tad ir arī šeit arī tās atverītes pie 7. zobiem iekšpusītē, un vajadzētu, lai tā mēle pieskarās arī tur, jo tas ir super signāls nervu sistēmai, ka ir miers, ir labi, un, piemēram, pacienti, kuri nāk pie manis, un es redzu, ka viņi tādi trauksmaini, ļoti nervozi, un tādi, viņiem tā mēle tur nav. Un, tad es viņiem iesaku, kad ir jātrenē, bet ja ir tās gotiskās augstlejas, tad ir ļoti grūti, tur tad jāskatās, vai to plašināšanu taisīt jau pieaugušā vecumā. Un jā, un tad tā nervu sistēma dabūno to signālu, tad arī tev ir vieglāk kļūt arī tādam, kā saka, spirituālākam, ja? Bet dabūt vairāk signālus lasīt, jo tu vienkārši pareizi visas tās funkcijas strādā. Latvijā ir iespējams paplašināt maksilu? Jāiet pie ortodontiem, jāstāsta bērniem plašina. Pieaugušā vecumā tur jāskatās, bet, tehnikas visādas ir. Es saprotu, tur augšā pieliek kaut kādu dzelzs gabalu. Tur tā kā tādas mini implantiņas var ielikt un tad skrūvēt vaļā, bet tas nebūs tāds saudzīgs veids, kā to darīt. Tas jau ir tāda ķirurģiska iejaukšanās, un ja mēs kaut ko darām, kaut kas var arī, būt. 30 gados ar mēli paplašināt maksilu laikam vairs nesanāks īsti, ne? Grūti atbildēt uz šo jautājumu, nezinot citu backgroundu. Jā, es zinu, ka ļoti daudziem ir, pieņemsim, šī te deguna starpsiena šķība. Un parasti to noraksta uz, kaut kur ieskrēja, notraumējas, kāds tev iesita, bet es saprotu, ka tas ir šī te arī pat bieži vien neizveidojušās galvaskausa dēļ arī, ka šī te vienkārši degunam īsti nav vietas, starpsiena paliek šķība, un arī man tāda bija. Es, protams, biju uz taisnošanas operāciju, un tagad es saprotu, ka laikam man vienkārši, nevis esmu notraumējis, kaut gan es 18 gadu esmu nogājis cīņas sportā. Es domāju, ka liela iespēja, ka es dabūju, esmu viņu šķību, vai ne? Noteikti. Bet tajā pašā laikā arī, kad es turu to savu mēli ar augšā, man šķiet, ka tur pāris procenti pietrūkst vietas tajā mēlē, ka tur varētu būt tās vietas vairāk. Man viņa atkal liekas dziļi augšā, viņa ir dziļa, bet viņa varētu būt platāka, tāda man tur ir sajūta, jā. Vienmēr jāskatās arī par zemmēles saitīti, vai tā netraucē arī, jo tā nāk bieži vien konfliktā. Es saprotu, ka viņa būtu pārāk nospriegota tur laikam. Jā, tas ir līdzīgi, piemēram, ja es ieraugu tādu smuku žaketīti, bet viņi man ir 2 izmērus pa mazu, bet man viņi vajag. Tieši šito es noskatījis savai, fotosesijai, un es viņu uzvalku, es smuki varu tā kā iepozēt, bet es nevaru pakustināties, ja, tas ir traucē šis apjoms, un līdzīgi ir arī ar to ciešo zemmēles saitīti, ka viņi pārāk īs, vai viņi tur ļoti augsti ir piestiprināti, ir dažādas tās situācijas, un jā, tas traucē sakodienam. Pēc tam būs
vēlāk sekas. Mhm, Ja to var viegli likvidēt uzreiz pēc dzemdībām, ja zina, ko darīt, bet tas reizēm ir tā arī, kad pie tā ir atkal jāatgriežas kādus 5, 6, 7 gadus vēlāk. Iespējams, kad ir jātaisa vēl, jo, zīdainim viņi vienkārši pārgriež, ja, atbrīvo, bet iespējams, ka viņi tās fascijas iet dziļāk, jo mēle ir savienota caur fascijām arī ar pēdām, ja, tā kā Jā. tur ietekmē ļoti daudz mēle. Mhm. Ir tāds, Kāpēc mums neviens to nestāst? mēs tagad stāstam. Tagad jā, bet man liekas, ka šādas te lietas mums vēl būtu jāzina tie pašā skolā. Tur jau mums Jā, to mums vajadzētu ap mācīt. citu, man liekas, kad nav vairs tādas veselības mācības. Kādreiz atceros, mums bija studiju laikā, bija kaut kāds projekts, ka mums piedāvāja, ka mēs varam iet mācīties par šiem veselības skolotājiem. Kā studiju laikā es gāju, bet kaut kas tur ar tiem projektiem tur nojuka. Bet, vismaz tagad savā profilā es par to visu stāstu. Mhm. Un tad tāds, cik interesanti. Jā, jauna pasaule pavisam. Absolūti. Kurš iedomātos to, kad tev stāja atkarīga no tavas mēles pozīcijas? Un skaistums. Tad mēle, ja mēs skaistuma pozīcija, tātad, ja mēle ir šeit, viņa atbalsta visu augšējo žofli, un nekur nekas nešļūk. Nav nekādi te nokarājušies visi. Tad mēle atbalsta. Nē, kāds pateiks ar gēni vienkārši. Tāda, laba motivācija tad cilvēkiem ir. Jā. Varbūt. Vai ir kaut kas, ko mēs neesam izrunājuši? Kaut kas, kur jūs gribētu pieskarties, vēl kaut kāda cita svarīga tēma? Par to pašu es sapratu, kad jūs gribat izteikties kaut ko par arī to pašu klasisko pieeju, varbūt vairāk arī. Klasiskā pieeja, es jau nāku no turienes, Jā. es viņu neuztveru kā, konkurenci vai kaut ko naidīgu, un tas ir kaut kas tāds, ko sistēma ir uztaisījusi un ir forši, jo mums jau tie caurumi ir jāsalabo. Un tad atkarībā no tā, ko tad katrs kolēģis, kas viņam vairāk interesē, mēs uz tā visu būvējam. Faktiski klasiskā medicīna ir mums iemācīts alfabēts, bet kādas grāmatas mēs gribam lasīt, tas ir atkarīgs no mums. Jo viss ir par tādiem stāstiem, jo katrs pacients ir kā stāsts. Jautājums, vai es tikai gribu izlasīt to uzrakstu grāmatas, vai es gribu apsīties, kas tur ir iekšā vairāk. Tas no katra kolēģa ir atkarīgs, no katra ārsta. Mums ir ļoti daudz forši ārsti. Bet, sistēma ir tāda, kāda viņi ir. Šobrīd pieprasījums ir tāds, un cerams, ka kādreiz sanāks tāda holistiska klīnika, kur varētu visu no šīs puses izdarīt. Tas, man liekas, būtu tāds ļoti labs. Tas būtu skaisti, bet man liekas, mēs atduramies pie tās problēmas, ko arī jūs minējāt, ka jūs gribat strādāt ar klientiem, kas ir gatavi strādāt ar sevi, kas grib iedziļināties. Lielākā daļa jau grib vienkārši brīnum tableti un ka viss ir gatavs. Es neko negribu iedziļināties. Jā, easy. Bet lielākā daļa jau arī, manuprāt, tādi cilvēki arī ir, kas neiedziļinās īsti un dzīvo vienkārši sistēmas varā. Jā, pārāk sarežģīti. Jā, mēs gribam dzīvot komfortā, lai viss ir vienkārši, lai mums viss atbildes iedod, uzticamies autoritātēm. 15 minūšu laikā, neilgāk. Tā kā es paskatos, un citi pat saka, es negribu rengens taisīt. Es saku, jā, labi, es tūliņ aiziešu pēc savas tās mākslīgās tās bumbas, vai ne, magic ball, un tu paskatīsimies, kas jums tur notiek, jā. Bet es saprotu, ka klientu pietiek jums, ja? Cilvēki nāk, vai vajag tomēr, vai kaut kur aizpildīties? Zin kā, es domāju, ka vajag popularizēt to veselības tēmu un lai cilvēki vairāk saprastu par to, kas, ka tajā veselībā ir jāiegulda, jo iespējams ir pamanīts tāds trends, ka ļoti veiksmīgi cilvēki, viņi velta savai veselībai laiku. Viņi iegulda, viņi taisa analīzes, viņi skatās, ko viņai. Daudziem ir arī personīgie pavāri, ja? Viņiem ir treneri. Kāpēc viņi iegulda? Tāpēc, kad veselība, tas ir tāds galvenais aktīvs. Ja ir veselība, tad būs viss ļoti forši apkārtējā, pārējā dzīvē. Tu labi varēsi strādāt, tev būs labas attiecības, tu labi izskatīsies.
tas ir aktīvs, tā ir tā kā investīcija sevī. Veselība ir vizītkarta. Jā, tieši tā. Un, kad to daudzi sapratīs, tad arī pamainīsies varbūt tās. Bet, nevis tā, kad vienkārši ārstēt sekas. Jā, kad... Jā, es vienkārši domāju, tā kā par cik pieejums ir netradicionāla, tad klientu netrūkst klasiskajai zobārstniecībai, un tad jau arī klienti arī jums netrūkst. Jā, ir arī cilvēki, kas nāk un grib interesēties par savu veselību. Jā. Un to ir prieks dzirdēt. Jā, ka tas nav kaut kā, ka tas ir kaut kāds dīvains jaunums, un ka jūs sēžat un gaidat savu pirmo klientu, kas grib par sevi padomāt. Jā, tas bija tāds vienkārši arī, es jau nekļuvu vienā brīdī par holistiku, vienkārši saprotu, ka to visu var integrēt tajā ikdienā, vienkārši mazliet pamainot savu attieksmi, un es, protams, nevaru visu to izdarīt apmeklējuma laikā, tāpēc ir arī šis attālinātais darbs, par ko daudz likās, kā zobārsts attālināt. Ja es krēslā esmu, tad mēs skatāmies, jau kaut ko daram, bet ir lietas, ko var arī izrunāt šādi pie galda sēžot, vai katrs savā mājā pie datora vai pie telefona, un arī pamainīt kaut kādas lietas. Ka, tas ir, un tad cilvēkiem ir jāsaprot to, mazliet pamainīt to domāšanu, ka arī tā var strādāt, jo daudziem tas ir tāds jaunums, un tā, kāpēc tā konsultācijas attālināti, tā kā, jā. Šodien es jau minēju, ka ir šobrīd aktīvs arī tāds kurs. Faktiski šodien viņš sākās bērnu zobu veselības kurs. Tas nenozīmē, ka es tikai strādāju ar bērniem, bet man ir ļoti svarīgi nodot vecākiem šo informāciju, jo kāda izaugstā mūsu jaunā paudze, tādi mēs būsim vēlāk. Es gribu, lai tie bērni visi, kas dzīvo Latvijā, un ne tikai Latvijā, izaug ar veseliem, ar zobiem, ar skaistu smaidu, un lai viņiem viss ir forši arī citādi. Tā kā, tie, kas gribēs piedalīties podkāstā, klausītājiem es varu piedāvāt arī tādu atlaidi kursam, un to mēs droši vien, ka zem podkāstu varēsim minēt, un tad noteikti var arī apskatīties manā Instagramā Dr. Iveta Pleša Rutule, un tur informācija būs. Super. Kas būtu tas, ko tu novēlētu skatītājiem? Iedziļināties sevi, un ja rezultāti nav tie, ko gribās, tad pamainīt to, ko daram, jo veselība sākas mutē. Super, paldies, ka atnācāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Pēc šīs sarunas ir vairāk kā skaidrs, ka mums ir jārūpējās par katru mūsu veselības punktu, jo ja mēs kaut ko ignorēsim, pilnīgi iespējams, tas nākotnē var ietekmēt arī kaut ko citu, ka visa mūsu sistēma ir vienota un tā nekad nebūs atsevišķa, pat tādi kā zobi, jo mēs vienmēr esam domājuši, ka tīrīt zobus pietiek mūsu zobu veselībai, bet nē, ja mums ir nepareizs uzturs, tas ietekmē mūsu zobu veselību. Un ja mūsu zobu veselība ir ietekmēta, tas ietekmē arī mūsu pārējo veselību, kas pat šķiet, ka nevajag būt saistīti ar zobiem. Tā kā, ja tev ir bijuši kādas problēmas vai sava pieredze, padalies ar to komentārā, plus lūdzu nospied laiku. Ja neesi abonējis, lūdzu abonē, jo podkāstus es taisīšu regulāri, un padalies ar saviem draugiem. Un tad jau mēs ar tevi tiksimies nākamajā podkāstā.